Ziema pavadīta, pavasars tuvojās plašiem soļiem, bet jautrībā nebeidzas. Ar jautrām atrakcijām, interesantu tērpu un braucamrīgu demonstrēšanu un, protams, pamatīgām šļakatām slēpošanas kalnā Lemberga hūta aizvadīs tradicionālais sezonas noslēguma pasākums Ieelpo pavasari. Pasākumu iesildīja bērnu slidināšanās ar ragutiņām un līkumošanu slalom trasē, bet tāda ekstrēmas kalnā pamazām uzņēma apgriezienus. Tomas! Nāk, Tomas! Tomasam vēl pirmā slapjuma tāda šķēršļa josla, tā ātrums samazina. Un lais! Tas ir Tomas tiešām? Tas ir Tomas. Vispirms lēcieni augstumā, pēc tam nobraucieni ar pašzinātiem braucamrīkiem, bet galu galā pasākums saldais ēdiens braucieni caur ūdens baseinu. Ar Dauni var sarunāt, kā zināms, un Rekovičs iestums dāmas mierīgi peļķē iekšā. Līdz slidu, eleganti! Pasākuma pēdējām numuram bija pieteicies viskuplākais dalībnieku skaits, turklāt daļai no viņiem nepietika ar vienu šļūcienu vien. Šļūks tika individuāli, duetā un pat pa trījiem. Kāds centās baseinu forsēt tīri, bet citā bija galvenais pēc iespējas skaistāk un šļakataināk nokrist. Galu galā viss izvērsās tik jautri, ka pilsētas mērs Aivars Lembergs, kurš arī skatījās pasākumu un pēc tam apbalvoja labākos, apsolīja nākamajā gadā malā nepalikt. Mēs ar Uldi runājām, es mēģināšu ar nākošu gadu savākties. Jā, ok. Paldies, jā! Un apsveic ar pavasaru un gaidām vasaru. Līdz nākošai sezonai.